Sveiki! Šis ir raidījums Cope ar Anžiku un Maksi. Ūdens līdais nevar pahalbot akvārijā. Ar kapatas mazin nevar cirvi uzvarēt. Kamuflāžā saģērbi. Kamuflāžu. Nevajadzēja tādas baltās drēbes. Tā kā mēs braucam ķert plēsīgās zivis, obligāti ir jāieģērbjās maskējošu apģērbā. Tā, lai neredz. Speciālās kamuflāžas zeķes. Šis viņi ir prizug, man arī maksīt. Pirmā līdeka, un es jau no rīta teicu, ka mums būs lielākā zivs šodien. Atbraucējiem teica, ka vispār 0 copes. Mēs atnācām bišķiņ tuvāk krasta. Atradu šito te kantīti un pie kantītes, jā, paņēma. Šķērs blīdka ar 2 māķiem, kā jau vajag šitādu te baltā sarkanu. Un aiziet. Laidīsim vaļā. Pāris āliņas iebarotam moteļiem. Nopirkām barotevu. Ielies šķipniņu moteļu iekšā. Šitā te vienkārši. Skaties! Ir! Garāka. Nu neej, pro! Tā. Nu es sāku iet no krasta, urbu, kaut kur ik pēc 2 metriem. Atradu, kur aiziet, sākas dziļums, un tur kantīte sāku uz šķērsblītku mēģināt. Un tur man uzreiz paņēma, droši vien trāpīt, tur, kur tieši stāvēja tā līdeka. Un tur arī kaut kur tie apakšē ir vai, nezinu, zāles vai kaut kāds baļķis, jau visu laiku ķērās. Droši tāda forša vietiņa, kur ik pa brīdim vai nu līdeka, vai nu vēl kāds apstājās te. Stāv uz vietas un gaida. Te var mēģināt kaut ko vēl izlēt. Izurbas te apkārt, jāsteigā. Jāgaida, kad mašku vēl paņems. Bet vispār izskatās, tā kā šodien nav tāds opes diena. Nu, kas tad iebaroja vietiņu savu? Nu, jā, kur iebaroja un arī rezultāts beidzot. Muks, ne? Nu, tur pār 200 gramiem. Jā, šitie ir asari. Īsti asari. Jūras, jā? Šitais jūrnieks, jā. Visi jūrnieki, kas šodien notiek. Pusdienu laika pārtraukums. Jā. Dzēram teiņu. Ēdam maizi ar gaļu, jo zivju nav. Gaiskalā. Vairāk nav krūzīši. Līdz vakaram sēdēsim. Bet, protams, gaidīsim. Kamēr izvilksim samu. Samti Būs takoja. Ko? Samti takoja. Будет у нас самец. Samka. Ja nav zivs, tad ir cūka. Stipra tēja. Anģi ir priecīgs par savu asaru. Noķer tādas. Kā, pat kamera nevar parādīt. Kvadrāti. Apaļ. Tālāk, lai var parādīt. Cik silts uzreiz palika. O, tagad ir, jā, vēl. Šitā. Nu tagad pa maziņš ir. To gan ne. Maziņš, Jā. Nu, pulkstenis ir 1:30. Tā kā ir doma jau doties uz mājām. Jo reāli šodien copes te nav Lielupē. Pie Vārkuļu kanāla mēs esam. Tā, ne jau, te ne večiem, vispār nekas arī. Ne baltās zivis, ne asari un līdekas. Lielāk, šodien es noķēru šitās divas, nu smuki rudeļi. Var teikt smuki.
Jā, bet tas arī tikai, nu, tā piebarojuma vieta, un tur arī ne Barģis, bet pa vienam gāja, un Andžiks noķera smuku asaru. Tādu, nu, uz kuriem varētu doties. Tiešām smuks. Viņu var, nu jā, cepams, nevis vienkārši ēdams. Kaut kāda maziņa ik pa brīdim piesakās šitie caurumā. Reāli šitie caurumā arī visi šodien noķers. Tie mazie, tie, kas ņirgājās visu laiku. Nu, ķērās tur, kur ir piebarots. Un arī, nu, ķērās tas nav, nu, nenozīmē kā sopa pēc sopas, bet, nu, tukšums ir tagad. Nezinu šodien, kāpēc. It kā es neskatījos. Zvana. Bet šodien tagad neķerās vispār gandrīz. Saka, kā ir, ka te ir dīrs. Tev negribi rītdien, nezinu, uz Topīti aizbraukt? Rītdien pasākums kaut kāds, jā. Komentāri. No, comments, jet fishing. Jā, nu jau Baltās, jā, zinu. Nav. Šodien nav. Zaibis, visi forši. Vispār mums ir rokers atnācis uz Copi līdzi. Visi veči brauc makšanieki drēvē, šitais tikai ādās. Ādas kēdas, ādas bikses, ādas jaku un pat ādas cepuri. Komentārs par savu apģērbu. Piemērots vai nepiemērots? Nav citu vienkārši. Kā tas nepiemērots? Lepuši cauri, zaibis. Pagājuši ziem derēja, nu šodien nedēļ, nu ko man derēja. Un kāds apē gājuši šodien tev? Nu, tā maigi izsakoties sūdīgi. Maigi, jā. Maigi sakot sūdīgi. Skaidrs. Viens kaut kāds tāds štruns bija, bet, nu, kur man viņu likt, lai viņš dzīvo tālāk. Tā nu arī pamēģināju to jauno taktiku ar to, es nezinu, kā viņi sauc. Čorķiks, jā. Arī nekas. Un, nu, tāda sajūta, ka tur apakšā pēl tādu mazu un skaļi smējās pa mums vienkārši. Viņi slēg tikai tā piepēl dusi, tā rās tusi, tur neizbrauc tālāk. Nu, viss. Bet nekas, cerības nezūd. Būs. Ir bieži gadījumi, kad makšķernieki ielas ledu. Un šobrīd mēs jums parādīsim, kā ir jārīkojas, ja pēkšņi kaut kas tam līdzīgs notiek. Piemēram, es tagad eju. Es eju un pēkšņi ir bedri. Vai tiesas plāns nevis krīt iekšā. Galvenais ir pirmais ir nepanikot. Jums jāsagrupējās. Ja jūs paši nevarat tikt ārā, jums jāsagrupējas, lai neterēt siltumu. Jo, ja jūs ātrāk, jums no ķermeņa izdalīsies siltums, jūs nevarēsiet vairs pēlpot, jums iestāsies šoks, kad cilvēks nezin, ko darīt un kā, nu, viņam elpošana, viņš nevar normāli pēlpot, viņam ir stress, šoks. Tas ir visbīstamākais. Galvenais ir sagrupēties un gaidīt, pacelt roku vai kliegt, lai kāds redz, kas ir jums notika. Bet ir gadījumi, kad kāja iesprast un nevarat tik galā, tad paņemiet urbi, ja viņš ir blakus un sitiet. Tagad bišķiņ brīvāk paliks un tad mēģiniet tikt ārā. Galvenais ir tikt ārā. Kad jūs tiks ārā, tad paskatieties, ka jums nav slapjš zābaks no iekšas. No āras viņš jums būs slapjš, bet kad ir no iekšas, tad ir sliktāk. Tāpēc, kā augsts ūdens slapjš zābaki iesnes, tas viss radīs sekas. Tālāk varētu atkal turpināt makšķerēt. Galvenais ir atcerēties, ka starptautiska SOS signāls ir šitāds te. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, un cilvēki atrodas kaut kur ļoti tālu, bet viņi var redzēt kaut kādus rokas signālus, žestus, šitais ir SOS signāls. Satinām tikko kāds. Šodien sapni beigas, jābrauc mājās.